Pagājušā svētdienā notika ārkārtīgi svarīgs notikums Eiropas un es pat teiktu pasaules politiskai attīstībai. Proti, Vācijas Federatīvajā republikā notika ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Dargie draugi, jūs paši redzat, ka burtiski dažos mēnešos ir divi milzīgi piemēri par to, ko nozīmē cilvēki aiziet uz vēlēšanām. Ja cilvēki ASV būtu apātijā un nekur neiet, tad Donalds Trumps netiktu ievēlēts ar tādu pārsvaru, kā viņš tika ievēlēts. Vācijā cilvēki aizgāja, mobilizējās, nobalsoja alternatīvu Vācijai stabilu otrā. Tātad Vācijas mērogā un stabilu pirmā bijušā Vācijas Demokrātiskās republikas teritorija. Tātad cilvēki ejiet uz vēlēšanām un balsot. Un Latvijā, 54 vai 59% vietā būtu 78, 83% būtu pilnīgi cita politiskā karte arī Latvijā. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Pagājušā svētdienā notika ārkārtīgi svarīgs notikums Eiropas un es pat teiktu pasaules politiskai attīstībai. Proti, Vācijas Federatīvajā republikā notika ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Un ārkārtas parlamenta vēlēšanas parasti notiek tād, ka parlaments un šī parlamenta atbalstītā valdība dažādiem iemeslu dēļ vairs nav spējīgi funkcionēt. Sevišķi tas ir tādi, ja tur ir, koalīcija no partijām, kurām ir, maigi sakot, ļoti dažādi ideoloģija, ļoti dažādi uzstādījumi, tad viņi mēģina kaut kādu kompromisu ceļā to visu nomenedžēt, bet tā problēma tāda, ka, ja tu aizēji pārāk lielos kompromisos no pašas savas, ideoloģiskās līnijas, tad tev pamet arī tavu vēlētāju. Teic, ka viņi jau balsoja par tevi ne jau tāpēc, lai tu tur kaut kādus uz viņu rēķina kompromisus taisītu. Ja? Lūk, tātad iepriekšējā valdība krita. Iepriekšējais parlaments krita, Šolca valdība. Atgādināšu, ka iepriekšējā koalīcija sastāvēja tātad no sociāldemokrātiem un kanclera Šolca, kas ir sociāldemokrāts, no zaļajiem, kur spilgtākie pārstāvi bija Habeks un ārlietu ministre Berboka, kura bija kļuvusi slavena ar tā saucamo feminismu ārpolitiku, kur viņa iebrauc ārkārtīgās problēmās viscaur pasaulē un arī Eiropā. Un liberālie demokrāti. Tātad situācija bija tāda, ka viņu reitings bija ārkārtīgi zems kopējais, un tika nolemts tātad šīs ārkārtas vēlēšanas veikt, kuras notika 23. februārī, tātad svētdien. Un principā, protams, ka provizoriski rezultāti ir sekojoši. Tātad uzvari guvusi Kristīgo demokrātu un tāda Kristīgo demokrātu savienība ar 29% atbalsta. Otrajā vietā vēsturisks sasniegums alternatīvu Vācijai 20%. Trešajā vietā sociāldemokrāti 16%. Ceturtajā vietā ir zaļie, apmēram 13%. Piektā vietā kreisie. Tātad tie ir praktiski tie cilvēki, kuri ir izdzīvojuši vēl no Vācijas Demokrātiskās republikas laikiem, un viņiem ir gandrīz 9%. Tā, protams, ir jautājums par Sāras Wagenknechts, tātad biedrība, kur arī ir kreisē. Ja? Bet tās tendences ir tādas, ja? Tās tendences un secinājumi ir sekojuši. Pirmkārt, visas pozīcijas partijas cietušas, kurā gadījumā smagu sakāvi. Tātad sociāldemokrātiem ir sliktākais rādītājs kopš 1945. gada. Tātad visa šī vēsture, kas bija, visi šie kancleri, kas viņam bija tiešām augsta ranga un lieliski politiķi augstā kara gados. Šis, mazais cilvēks ar pliko galvu Šolts praktiski ir visu, salaidis, kā teica Ceplī, ja, nolaidis pa burbuli plaukstošu uzņēmumu. Ja. Tas tā. Viņi pazaudējuši 10%, viņi pusi pazaudējuši no saviem, rādītājiem, kas bija tikai pirms 4 gadiem, 21. gadā, kad bija kārtējās vēlēšanas. Liberālie demokrāti vispār palikušais borta. Šobrīd tā izskatās. Ja. Vēl, protams, mēs nezinām galīgos rezultātus, bet izskatās, ka liberālie demokrāti, kas bija daļa no
attiecīgi koalīcijas un valdības arī ir zaudējuši ļoti daudz, likam, vairāk nekā 6% atbalsta, un fināli palikuši vispārējais borta. Kristīgie demokrāti ir ieguvuši, bet vislielākais, protams, šoks Vācijai ir tas, ka alternatīva Vācija ir dubultojusi savu pārstāvniecību. No 10% 4 gadu laikā līdz 20% šobrīd. Jā, tātad stabila otrā vieta. Nu, un attiecīgi zaļie ir nedaudz zaudējuši, bet arī ieguvuši savus 13%. Nu, apmēram tāda ir šī situācija. Kādas secinājumus mēs varam izdarīt? Jā? Pirmkārt, pirmais Arnolda secinājums tāds, ka neskatoties to, ka Vācija ir apvienojusies jau pirms 35 gadiem, 1990. gadā, politiskā karta rāda, ka valsts ir ārkārtīgi sašķelta. Bijusī Vācijas Demokrātiskā republika, praktiski visa ir alternatīva Vācija. Tur alternatīva Vācija atbalsts ir apmēram 34%, un uzvarējušo kristīgo demokrātu atbalsts apmēram, precīzi nepateikšu, bet viņš nebija tur lielāks par 15%. Ja. Tātad tā visa karta ir alternatīva Vācija praktiski, izņemot Berlīnu, varbūt vēl kaut kādas dažas vietas, ja, kur pretī otrā pusē ir kristīgie demokrāti, kur atkal alternatīva Vācija ir apmēram 17% atbalsts. Ja. Bet tas pirmkārt rāda ārkārtīgi politisko sašķeltību Vācijā. Radikāla sašķeltība Vācijā. Un tieši par šīm te bijušām Vācijas Federatīvās republikas, Vācijas Demokrātiskās republikas robežām. Otrs, kas ir ļoti svarīgi, 83 vai pat 84% ir balstiesīgo piedalījušies vēlēšanās. Tas ir rekords, kopš vispār Vācija apvienojās 90. gadā. Var iedomāties to skaitli, teiksim, ar Latvijas skaitļiem, ja mēs salīdzinām, tur 50, 54, tur, labi, pēdējās vēlēšanās bija 59, ja, bet 84% praktiski. Ja. Un, manuprāt, tas tikai pierāda vienu. Ja jūs neejat un nebalsojat un ignorējat un esat apātijā, nu tad jums arī nebūs nekad nekādas citas valdības. Ja. Jo cilvēki aizgāja nobalsot par alternatīvu Vācijai pārsvarā. Jā, daudz nobalsoja arī pret, bet, kā tu redz, viņi dubultoja savu pārstāvniecību. Viņi ir stabili otrā visā Vācijā. Kā es arī piepriekš pieminēju, Vācijas Demokrātiskā republikā viņi vispār pirmie, pārliecinoši pirmie. Ja? Tā tad ir pilnīgi skaidrs, teiksim, pilnīgi skaidrs vektors. Un mans beidzamais secinājums ir, ka tā saucamais politiskais centrs ir kārtīgi dabūjis pa galvu, teiksim tā. Ja, tie, kas bija šī koalīcija, ja, sociāla demokrāti, kā es teicu, sliktākais rādītājs kopš vispār visas, teiksim, pēckara periodā. Pārējās partijas, dažas pat ir vispār izkritušas ārā no parlamentu un nav iekļuvušas, dažas ir zaudējušas pietiekami lielu atbalstu. Nu, šis labējais un kreisais flanks ir pacēlies. Tātad Sāra Wagenknehta un kreisiem, tātad, kā es teicu, gandrīz 9%, un alternatīvai Vācija otrajā flangā 20%. Ja, dubultots tātad rezultāts. Nu, tas redzams, ka Arnolda atvaino, bet šī te pamatstraumes politiskā sistēma visiem ir apnikusi. Tāpēc, ka viņi, principā, netiek galā ar Vācijas gadījumu un arī visas Eiropas gadījumu. To, ko mēs te runājam iepriekš par ASV viceprezidenta Vence runu, viņi netiek galā ar galvenajām lietām. Viņi netiek galā ar drošību, viņi netiek galā ar iekšējo drošību, viņi netiek galā ar nekontrolējumu migrāciju, kur mēs jau te runājam šeit terora akti beidzamie, kas bija attiecīgi Vācijā un Austrijā pirms neilga laika. Viņi netiek ar dzīves līmeņa samazināšanos. Viņi netiek galā praktiski ne ar vienu no šīm te lietām, kas ir cilvēkiem svarīgas. Drošība, labklājība, kaut kāda attīstība. Tā kā, viņi saņēmuši pelnītu tātad, sitienu. Katrā gadījumā mēs skatīsimies, kā risināsies situācija, bet no manas puses noslēgumā, protams, normāla būtu koalīcija, divu uzvarējušo partiju koalīcija. Tātad kristīgie demokrāti plus alternatīva Vācija. Viņam divi tā pietiek balsu parlamentā, viņi var veidot stabilu valdību. Ja. Tas būtu normāli. Tas ir tas, kur ir Donalds Trumps un Ilons Masks praktiski arī saka, ka jums ir principā iespēja šo te Vāciju izvest no purva. Jūs varat izglābt Vāciju. Pretējā gadījumā, ja ir tā saucamā lielā koalīcija
kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti, nav teikts, ka viņiem pietiek balss. Pat ja viņiem pietiek balss, viņiem būs tik maz pārsvars, ka būs ārkārtīgi nestabila valdība. Ja viņi ņem vēl koalīcijā, pieņemsim zaļos, kur ir par migrāciju, par zaļo kursu, par visiem šiem te murgiem, un kristīgie demokrāti ir pret zaļo kursu un pret migrāciju, nu tad tu saproti, ka varbūt ka arī šīs vēlēšanas būs, un šī valdība būs ļoti īslaicīga, jo atkal viņas būs, nu, principā nespējīgas strādāt, un tad jau nākamā reize alternatīva Vācija var iegūt vēl daudz lielāks procents. Lūk, tāda ir šī situācija uz karstām pēdām pēc šīm te vēlēšanām. Arnold, manuprāt, vēl viens liberālo spēku zaudējums, nopietnas zaudējums, ja arī Kristīgo demokrātu savienība tomēr ir konservatīva partija, labi, tā nav tik varbūt konservatīva un nav tik tāda, nu, es pat negribu teikt lietot vārdu radikāla, bet, teiksim, nav tik varbūt savās darbībās noteikti alternatīva Vācija, bet tā vienalga ir labēja partija, konservatīva partija. Tātad tas ir atkal šo te liberāļu sakāvu kārtē, šoreiz Vācijā. Un tātad, pirmkārt, ko es domāju, vislabākā koalīcija, protams, būtu kristīgie demokrāti plus alternatīva Vācija. Viss cits pārējās koalīcijas nebūs stabils, un tad varētu būt atkal tā problēma, ka būs atkal nākamās ārkārtas vēlēšanas un milzīga nestabilitāte. Ekonomiskā, politiskā, drošības un cita veida nestabilitāte. Lūk, tāda situācija, Arnold. Ļoti nozīmīga valsts, nozīmīgas vēlēšanas. Visā šajā situācijā, ko mēs runājam ar Donaldu Trumpa nākšanu pie vāras, viņa administrācijas nākšanu pie vāras, jo visām šīm lietām ir pagājis tikai nedaudz vairāk pa mēnesi kopš Donalda Trumpa inaugurācijas, un mēs jau tev apspriedām iepriekšējos raidījumos, cik daudz viss jau ir noticis, kādi lēmumi pieņemti. Mēs runājam ar tev pa Minhenes konferenci, tātad viceprezidenta Vence runa, kurš tieši pievērs uzmanību, ka jums ir jāklausās vārda brīvība, jums ir jāklausās, ko saka tauta. Jūs nevarat ignorēt 20% no vēlētājiem. Saprot, jūs nevarat viņus ignorēt. Jo katrām vēlēšanām būs vairāk un vairāk. Un tas, ko es jau teicu, jau šajos 4 gados ir dubultots tātad atbalsts. No 10% uz 20%. Arnold, lūdzu, ko tu domā par šīm ļoti svarīgajām vēlēšanām? Nu, šīs vēlēšanas pierāda to, ka visā pasaulē sākās tāds, nu, vilnis, progresīvo spēku vilnis, ka cilvēki nesamierinās, negrib samierināties ar esošo situāciju, ja? Jo arī Vācijā milzīgas problēmas ir ar dzīvi. Es esmu runājis ar daudziem saviem biznesa partneriem, gan arī ar lielu uzņēmumu darbiniekiem, ja? Tad man aiz pārsteigumu arī viņi atbalstīja alternatīvu Vācijai. Ja? Un ko es gribu teikt, ja vēl paralēlis ar Latviju, tad nu, man patīk Vācijā šie, kā tu minēji, 84% cilvēku piedalījušies ir vēlēšanās. Tad kaut ko tādu es gribētu redzēt arī Latvijā, kad cilvēki pamostos un iet vēlēt. Jo pretējā gadījumā nekas nemainīsies, jo, kā mēs redzam, šie 50-59, kā tu teici, procenti pēdējās Saeimas vēlēšanās, lielākā daļa ir tie cilvēki praktiski, kas, nu, veido šo, vai ir saistīti ar šo politisko elitu, ar šo valdību, ja, tad tie ir lielākā daļa valsts pārvaldes sistēmā iesaistīti cilvēki, viņa ģimenes locekļi un tā tālāk, kas gūst kaut kādu materiālu labumu no tā visa. Tātad parastie cilvēki, nu, neiet uz šīm vēlēšanām, un es gribētu, lai Latvijā cilvēku nākamās Saeimas vēlēšanās būtu, nu, beidzot saprast, kad uz šīm vēlēšanām jāiet, un es vēl gribētu, lai parādīties, un es domāju, ka noteikti parādīsies līdzīgs politisks spēks kā Vācijā un citur, jo esošais politiskais spēks, esošās partijas, esošā koalīcija nav spējīga un nevar kaut ko kardināli mainīt, ja, jo viņi vienkārši to negrib darīt. Tad mans skatījums, ka tad galvenais ir pirms vēlēšanām veidot politisko kampaņu, reklāmu, izreklamēties, sasolīt cilvēkiem dažādas solījumus, un pēc tam vienkārši 4 gadus rulēt
un domāt, skēmot, domāt, kā palielināt savu pašlabumu. Ja? Tātad praktiski es neredzu, ka būtu kaut kādi kardināli milzīgi projekti Latvijā, kas uzlabotu Latvijas dzīves apstākļus vienkāršajiem cilvēkiem. Tātad visi projekti, lielākā daļa, mēs par viņiem daudz esam runājuši, par korupcijas skandāliem, tātad viss ir virzīts uz to, lai kaut kādu esošā politiskā elita gūtu sev pašlabumu. Un jo ātrāk cilvēki to sapratīs un izies vēlēšanās, jo tas ātrāk brīdis pienāks, ka kaut ko varēs mainīt šajā valstī, iespējams, arī pa migrantiem un tā tālāk. Tad es vienīgais ceru to, ka Latvija sekos arī citu valstu piemēram, šeit radīsies progresīvs jauns spēks ar domājošiem cilvēkiem, kas domās arī par valsts, par mūsu cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Pretējā gadījumā, tuvākā laikā vairāk nebūs Latvijas cilvēki, kā tu zini, demogrāfija, viņi izmirst un aizbrauc projām, un šeit būs kaut kāda daudznacionāla valsts, teiksim, Tad pēdējais laiks ir cilvēkiem par to padomāt, un kaut ko darīt, lai izmainītu šo situāciju. Paldies, Arnold, par to viedokli. Pašā noslēgumā es gribētu pateikt dažas lietas, nedaudz paturpinot, ko tu teici. Pirmkārt, dārgie draugi, jūs paši redzat, ka burtiski dažos mēnešos ir 2 milzīgi piemēri par to, ko nozīmē cilvēki aiziet uz vēlēšanām. Ja cilvēki ASV būtu apātijā un nekur neiet, tad Donalds Trumps netiktu ievēlēts ar tādu pārsvaru, kā viņš tika ievēlēts. Cilvēki mobilizējās, cilvēki saprata, ka viņi negrib dzīvot vairs tā, kur skaidrs, ka priekšā būs katastrofa vispārēji, sociāli, ekonomiski un cita veida katastrofa. Viņi mobilizējās, viņi aizgāja uz vēlēšanām, viņi nobalsoja, ASV ir uzvarējis Donalds Trumps. Vācijā cilvēki aizgāja, mobilizējās, nobalsoja, alternatīvu Vācijai stabili otrā. Tātad Vācijas mērogā un stabili pirmā bijušā Vācijas Demokrātiskās republikas teritorija. Tātad cilvēki ejiet uz vēlēšanām un balsojiet. Un Latvijā, 54 vai 59% vietā būtu 78, 83%, būtu pilnīgi cita politiskā karte arī Latvijā. Tas ir skaidrs. Otrkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka pilnīgi to piekrīt un pilnīgi skaidrs, ka šāda veida tendence ir globāla. Un, Latvijā tas viss notiek ar laika nobīdi. Diemžēl Latvija nav visuma centrs un šeit šī viļņa nonāk ar nobīdi. Bet pilnīgi skaidrs, Arnold, ka nosacītais trumpisms, šī ideoloģija būs arī Latvijā un šeit arī būs noteikti partija, kas būs līdzīga alternatīvu Vācijai, kas būs līdzīga Donalda Trumpa MAGA projektam un attiecīgi visiem šiem citiem spēkiem, kuri praktiski vienīgie var izglābt Eiropu un pasauli no visiem šiem te liberāliem murgiem. Paldies tev, Arnold, par viedokli, paldies par uzmanību, uz redzēšanos. Paldies.